kā jau Vita teica, mūsu studija darbojas 7 gadus. Sākumā mēs bijām Tejas istabā, Brīvzemnieku ielā, bet tad, kad tur, protams, sāk veidot kafejnīcu, tad mēs pazudām no turienes. Un man arī no tā laika ir kādas 3 dāmas, ja vēl, tā teikt, veterāni, ja, 3. Pārējās ir jaunas, nākušas klāt. Tā kā mēs esam atvērti jauniem biedriem, kāda problēma. Esam nekādi sekta. Nu tā, un tagad mēs darbojamies skoliņā Varavīksne. Mums ir brīnišķīgs telpas, mēs varam strādāt un izpausties. Nu tad te interesējās daudz par nosaukumu, kāpēc mums ir nosaukums Aizskapija. Gribu teikt, ka manas meitenes ir ļoti kritiski pieiet savam darbam. Un sevišķi vienu Dainu mēs varētu nosaukt, kā viņa uzglez no gleznotāja, vakarā saka, tā atkal iesaist skapja. Vai arī zem gultas. Nu, tā mums radās tas nosaukums. Cik ilgi kāds darbs to, ko liek aiz gultas? Nu, katru reizi, cik dara to pērnu, ir kas to ātri, jā. Vēl es gribu teikt, ka nav tā, ka mums nav nemaz vīrieši, mums ir viens vīrietis. Viņš gan šoreiz nepiedalās, bet, nu, bija nedaudz saslims, bet, nu, nākamreiz piedalīsies par šo. Tad es vienmēr teicu, puicis krāstas. Un gribu teikt, ka nav neviena profesionāla māksliniece, viss vienkārši ir mākslas mīļotājs, tāpēc, ka patīk to darīt. Nu, protams, es esmu ļoti gandarīta par viņām, tāpēc, ka viņas strādā ļoti labi un ļoti čakli. Man jāsaka tā, ka katru trešdienu viņas ir klāt kā štiķi, un Vita grib strādāt ļoti centīgas. Malači. Mēs negribam, mēs tik ārtīgi. Paldies.